Izglītības domnīca – diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie Panākumu Univers raidierakstu Izglītības domnīca klausītāji, skatītāji. Atgādinu, ka mūsu raidieraksts notiek sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Un šajā epizodē mēs parunāsim par to, kas vēl aizvien ir aktuāls sabiedrībā, nerimstās šīs sarunas par to. Un šodienas tēma būs par iekļaujošo izglītību. Ļoti daudz mēs runājam par to, ka ministru kabineta noteikumi ir, bet skolās viss ir pavisam savādāk. Dažas tēmas mēs jau iepriekšējos raidierakstos esam tā teikt cilājuši, un pateicoties arī jūsu komentāriem, jūsu laikiem, mēs sapratām, ka šīs tēmas tiešām ir aktuālas, un tāpēc šodien pie mums studijā esam uzaicinājuši klīnisko psihologu Danu Skaru. Sveicināti! Sveiki! Pastāstiet, ar ko tad jūs ikdienā nodarbojieties, un kāda tad ir klīniskā psihologa darba diena? Mana darba diena, es gribētu teikt, ka ir dažādi, varbūt arī atšķirās nedaudz no tāda vidusmēra klīniskā psihologa. Es strādāju gan to, ko paredz mana profesija, ļoti strādāju, veicu psiholoģiskās izpētes ikdienā bērniem, lielākoties bērniem, kuriem ir aizdomas par uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu. Droši vien tāpēc, kad pirms, jau jāsaka, 2 gadiem iznāca grāmata, kur saucās Saprast UDHS, kurai es esmu autora, un līdz ar to tā ir sanācis, ka es specializējos padziļinātāk šajos jautājumos. Līdz ar to gan vecāki, gan arī skolas, gan arī citas iestādes meklē mani, uzrunā, lai izglītotos, uzzinātu vairāk par UDHS. Bet ikdienā veicu arī šīs izpētes, līdz ar to gan redzu bērnus, kuriem ir UDHS un bieži vien arī vēl citas varbūt grūtības, runāju ar viņu vecākiem, bet arī diezgan daudz esmu skolās, vadu lekcijas. Gribētos teikt, ka katru nedēļu esmu vismaz 2 izglītības iestādēs, rītā braukšu uz Tukumu. Tur pavadīšu visu dienu. Man tas ieskats ir dažāds. Es gan strādāju ar bērniem, konsultēju vecākus, bet ļoti daudz neesmu izglītības psihologs, bet esmu skolās, runāju ar skolu direktoriem. Man ļoti patīk skolās ierasties ātrāk, aprunāties ar direktoru, saprast, kāda ir šī situācija skolās, kas ir tie galvenie sāpju jautājumi. Kas vēl tāds ikdienā. Esmu aktīva UDHS biedrības biedre, līdz ar to mēģinu pārstāvēt arī tur gan vecāku, gan bērnu, gan pieaugušo ar UDHS intereses savās. Un es saprotu, ka tagad aktīvi darbojaties arī sakarā ar šiem grozījumiem izglītības likumā, vai ne? Ka jūs arī iesaistījāties šajā procesā. No UDHS biedrības skatu punkta, kā jau teicu, aktīvs biedrs, tikko bija šodien jāiesniedz, strādājam vēl pie pēdējām niansēm vēstulē, lai varētu iesniegt arī savu kā biedrības skatījumu tam par to, kas notiek šobrīd. Un spriežot pēc interneta pieejamiem resursiem, tad jūs arī diezgan aktīvi arī publiski, vai ne? Arī uzstājaties raidierakstos citos, un tas arī ir, manuprāt, pievienotā tāda vērtība. Labi, sveiciens mūsu klausītājiem no Tukuma. Tātad tas rīt mums ir kāds datums? 11. Tad 11. Tukuma Raiņa ģimnāzija. Rīt pie jums. Dana viesosies. Labi, varbūt tad jūsu skatījums tāds vienkāršāks formulējums, kas tad īsti ir UDHS, jo, manuprāt, arī bieži vien tas tiek pārprasts. Droši vien grūti tā ļoti īsi par to izstāstīt, jo es gribētu teikt, ka manas tās zināšanas šajā jomā ir ļoti plašas, bet pareizi tas, ko jūs minat, tas bieži tiek pārprasts, jo viens no tekstiem, ko es parasti saku lekcijās pedagogiem, ir, ja es tagad jūs pa vienam izvestu ārā iz stūrīša un pajautātu jums, pasakiet man 2-3 teikumos, kas ir UDHS, es visdrīzāk dzirdētu ļoti daudz un dažādākas versijas, jo katram ir viedoklis, katrs zina, ko tas nozīmē. Protams, ka tās zināšanas ir dažādas. Daži ir izzinājuši labāk, daži ir apstājušies pie, vārda hiperaktivitāte. Tad es dzirdu, kad ir pedagogi, kur saka, tie ir tie bērni, kas ar ugunsdzēšamiem aparātiem skraida starpbrīžos vai met toaletes papīra ruļļus podā. Es gribētu teikt, arī šādi var būt bērni ar UDHS, bet pamatā
Manā skatījumā bērni un arī pieaugušie ar UDHS tie ir vienkārši citādi normāli cilvēki. Vai ne? Ja mums ir tā kastīte, kuru mēs kā sabiedrība kopumā esam izveidojuši, ko mēs saucam par normu, jeb neirotipisku attīstību, tad UDHS dažādos parametros neietilpst šajā kastītē. Un mums kā cilvēkiem ir tendence visu, kas tajā kastītē neietilpst, mēs to saucam kaut kādos vārdos. Un tad UDHS ir viens no šiem vārdiem, kā mēs aprakstam cilvēkus, kas neietilpst tajās gaidās un kastītē. Un kā tas varbūt izpaužas, ja mēs runājam tieši par skolas vidi, tie ir tie bērni, kuri ir sevišķi sākuma skolā, kuriem ir grūtāk nosēdēt 40 minūtes, klausīties, ka skolotājs monotoni runā par kādu tēmu, viņi skatās riņķī, viņi izdomā visādākas interesantas papildus lietas, ar ko nodarboties. Ja galīgi nav ko darīt, tad varbūt pabaksta klases biedru, ceļās kājās, izdomā dažādākus iemeslus, jo priekš bērniem ar UDHS kustība ir koncentrēšanās. Lai viņi varētu koncentrēties, viņiem ir nepieciešams darīt vēl kaut ko. Viņiem ir papildus jāstimulē savas smadzenes. Un mēs šo kā sabiedrību uztveram kā tādu uzvedības pārkāpumu, jo mēs visi zinām, ka skolā ir jāsēž rāmi, taisnu muguru, vai ne? Un kustēties nedrīkst, atbildēt var tikai tad, ja paceļ roku un tam līdzīgi. Un otrā, varbūt arī tāda svarīga daļa, kas gan no tās kustības arī izriet, ir šīs grūtības ilgstoši noturēt uzmanību uz kādu vienu lietu. Un tad es gribētu teikt, ka UDHS ir tādas spektra grūtības. Mēs nevaram teikt, ka UDHS ir kaut kas viens un visiem vienāds. Būs bērni, kuriem tā uzmanība aizplūst no dažādiem apkārtējiem trokšņiem. Nezinu, un mēs zinām, ka klasē nekad nav klusums. Vienmēr kāds nošķaudās, izšņauts degunu, nočīkst krēsls, un bērns ar UDHS neviļus aizplūst no tā, ko viņš dara, un tad viņam ir jāpielieto savu smadzeņu enerģiju, lai atvilktu sevi atpakaļ uz to lietu, ko viņš dara. Un jo mazāks bērns, jo mazāka ir šī izpratne par to, kas tā uzmanība vispār tāda ir, un kad vajadzētu kaut kādā mērā viņu kontrolēt. Un tā pēdējā sadaļa ir tad impulsivitāte. Tie ir šie galvenās iezīmes, uzmanības noturības grūtības, grūtības palikt mierā ilgstoši, jeb vajadzība pēc kustības un grūtības apvaldīt savus impulsus. Piemēram, kā pieaugušie mēs to saprotam, ka tajos brīžos, kad mēs esam dusmīgi, mēs izvērtējam situāciju un saprotam, kurā brīdī es varu nolamāties vai ne, un pasūtīt kādu, un kurā brīdī man tas ir varbūt jāatstāj pie sevīm galvā un jāapvalda. Un bērniem ar UDHS ir sevišķi tādiem maziem bērniem, viņiem šīs bremzes, kuras vajag noraut, lai apdomātos, viņiem viņas nestrādā. Tā kā vidusmēra bērnam, tā kā tam neirotipiskajam bērnam, un līdz ar to viņiem sanāk bieži vien izdarīt lietas neapdomīgi, pateikt lietas neapdomīgi, bet tas noteikti nav saistīts ar gribas spēku, bet tieši ar šo citādi normālo smadzeņu attīstības veidu. Tas tā varbūt īsumā. Runājot ar pedagogiem, kas varbūt ir gados jau ar lielu pieredzi, saka kaut ko aptuveni tādu, ka tās viss ir muļķības, tas viss ir izdomāts, bērni ir vienkārši izlaisti un nekaunīgi. Ko jūs varētu atbildēt šiem Es gribētu viedokļiem? Teikt, ka šī 20 un 30 gadu pieredze dažreiz ir milzīgs resurss, bet dažreiz tas ir tāds milzīgs paklupiens. Tas liedz mums paskatīties uz lietām savādāk. Un psiholoģija, psihiatrija, kopumā cilvēka attīstība, tā ir zinātne. Mēs izzinām un pētījam. Es gribētu teikt, ka UDHS ir viena no vispētītākajām psihiatrijas jomām pēdējos 20 gadus. Tik daudz, cik mēs zinām par UDHS, es gribētu teikt, mēs nezinām ne par vienu citu mentālo saslimšanu, jeb to, kas ir slimību klasifikātorā. Tā kā mēs zinām ļoti daudz. Un teikt, ka man ir 20 gadu pieredze un kad es neskatoties uz to, ka mēs 20-30 gadu laikā esam izzinājuši tik daudz jaunas lietas un spītīgi turēties pie tā, ka nē, es zinu, ka pirms 20 gadiem mēs jau zinājām visu. Es gribētu teikt, ka tas ir
tā pedagogam nevajadzētu teikt. Pedagogi ir par izglītību, vai ne? Viņiem arī ir jāizglītojās. Viņi nevar palikt tikai ar to, ko iemācījās pirms 20 gadiem. Un mēs redzam, ka pieredze nevienmēr ir zināšanas. Jā. Bet kur tad ir tā robeža, ar kādām metodēm, ar kādu metodoloģiju var noteikt, ka šajā gadījumā tātad bērnam X, piemēram, ir šie te UDHS traucējumi, un bērnam vienkārši, šajā gadījumā viņš vienkārši patiešām ir nekaunīgs un izlaists? Es gribētu teikt, ka pirmkārt psiholoģijā mums nav tādu terminu nekaunīgs, izlaists, slinks. Šī ir terminoloģija, kas skolās eksistē. Jā, ne tikai tā, jau ir arī vecāku terminoloģija. Es gribētu teikt, ka tā ir terminoloģija, kas ir radusies aiz nezināšanas. Es nezinu, kāpēc viņš tā dara, tāpēc es pieņemu secinājumus. Es veicot izpētes, bērniem vienmēr sarunājos ar vecākiem sākumā, ievācu tādu anamnēzes informāciju, visu, ko vien iespējams par bērnu attīstību. Un tad, kad es vecākiem ļoti bieži vai negadās, kad es vecākiem prasu, kas tad ir tās galvenās grūtības, ka vecāki runājot jau izdara secinājumus. Viņi saka, jā, viņam tur iet grūti ar to lasīšanu, bet tas tāpēc, ka viņš slinko. Es tādu saku, kā jūs varat izdarīt šo secinājumu, kā jūs to novērojat? Un es, kā psihologs, vienkārši nekad neapstājos pie termina izlaists, neaudzināts slinks. Es mēģinu saredzēt, kas tur ir. Un arī lekciju laikā pedagogiem mudinu neapstāties pie vārdiem, man nepatīk, man besi ārā, es negribu šito darīt, tas ir stulbi. Jo es arī šo ar bērniem sarunājoties dzirdu, kad es viņiem prasu, bet var man izstāstīt, kas ir tas pats grūtākais ar lasīšanu? Es vienkārši negribu, man nepatīk. Un es zinu, ka aiz katra nepatīk kaut kas slēpjās, jo bērni nemāk vēl izstāstīt, tā kā mēs, vai ne, kad es nezinu, man ir burtu uztveres traucējumi, vai es tur fonoloģiski nesaprotu, kas tur ir. Viņi saka, ka viņiem nepatīk, ka viņi negrib, viņi grib izvairīties. Un tas ir grūti. Un ja mēs apstājamies pie šī, tad mēs nevaram palīdzēt, jo ar slinkumu mēs neko nevaram darīt. Bet tad, ja mēs saprotam, ka bērns nelasa varbūt tik raiti vai neizprot tekstu, tāpēc, ka viņam ir kaut kādas lasīšanas grūtības, piemēram, viņam nav automatizējies process, ar šo gan mēs daudz ko varam darīt. Ar neaudzinātību mēs nevaram neko darīt, ar izlaistību mēs neko nevaram darīt un ar slinkumu. Bet ja mēs saprotam, ka bērnam, piemēram, ir grūtības ievērot robežas vai grūtības ar frustrācijas pārvarēšanu, grūtības ar tajā brīdī, ka viņš saskarās ar zaudējumu, kas ļoti bieži bērniem ir, vai ne? Viņi nemāk emocionāli tikt pāri tam, kad viņi ir zaudējuši. Tad ar šo mēs varam strādāt. Mēs paskatāmies, kas aiz šiem vārdiem patiesībā slēpjas, jo tā uzvedība, ko jūs saucāt, tā ir tāda aizberga augšdaļiņa. Un tad mums ir jāpaskatās apakšā, kāpēc šis slinkums, ja psiholoģijā mēs to saucam par motivācijas traucējumiem, kāpēc šim bērnam varētu būt šīs grūtības. Un bērniem ar UDHS jūsu šīs nosauktās lietas aizberga augšdaļā ir ļoti bieži. Bet slinkums, jeb motivācijas traucējumi motivācija ir viena no vadības funkcijām, kas atrodas mums šeit, priekšējā pieres daivā. Un bērniem ar UDHS vadības funkcijas attīstās lēnāk nekā neirotipiski attīstītiem bērniem. Līdz ar to viņiem būs grūtības inicijēt kādu uzdevumu veikšanu, pabeigt kādu uzdevumu, atrisināt problēmas, pašmotivēties, lai šo uzdevumu spētu veikt. Un tad, ja mēs apstājamies tikai pie tā, ka šis bērns ir slinks, tad mēs nevaram viņam palīdzēt, bet tad, ja mēs saprotam, ka viņam ir grūtības šobrīd inicēt uzdevumu, man vajadzētu padomāt, kā es viņam šo uzdevumu varētu sadalīt mazākos solīšos, lai tas pirmais solis varbūt nav tik neskaidrs. Un tad tas aiziet. Jūs pieminējāt vārdu frustrācija, vai ne? Es pareizi sadzirdēju, ko tas varbūt nozīmē, jo varbūt iespējams kāds pirmo reizi dzird. Frustrācija, tas, es gribētu teikt, tāda milzīga iekšēja emocija, neapmierinātības sajūta tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar diskomfortu. Piemēram, kad mēs nedabūnam to, ko mēs gribam, vai ne? Un maziem bērniem tā bieži vien gadās, jo viņi ļoti daudz ko grib. Un bieži vien ir dažādāki iemesli, kāpēc viņi nevar tikt pie tā, ko viņi grib. Un tajā brīdī mēs būtībā sastopamies ar šo frustrāciju, ar tādas milzīgas dusmas iekšējas, ar kurām ir kaut kā jātiek galā. Skaidrs, labi, paldies. Kā tad īsti ar emocijām jūs bieži pieminējāt? Ja? Kādas tad emocijas signalizē par to, ka varētu rasties
varbūt nesauksim to par problēmām, ja, bet ka var sākt veidoties tātad pazīmes, ka izpaudīsies vēlāk šis UDHS un kas parasti stāvēs šīm emocijām bērnos. Es gribētu teikt, ka šajā gadījumā bērnam ir UDHS vai nav UDHS. Tas īsti nemaina lietas būtību maziem bērniem. Vispār cilvēkiem kopumā emocijas ir un visas emocijas ir vēlamas. Un es par emocijām un par uzvedību, kas bieži vien izriet no emocijām, domāju kā par signāliem, kā par signālu lampiņām mašīnas panelī. Mēs nedusmojamies uz tām lampiņām, mēs viņas vienkārši redzam, viņas iedegās. Jūs iedegās, kad ir jābrauc uz benzīna tanku, un jūs saprotat, ka jums ir tur tik daudz laika, lai kaut kur aizbrauktu. Nav jēgas sēdēt un dusmoties par to, ka jums nav laika braukt uz benzīna tanku vai tam līdzīgi. Tā vienkārši ir lampiņa, kas šo signalizē. Un bērniem šīs emocijas, kuras viņi nespēja vēl paši iekšēji iztulkot, viņas vienkārši tur sadagās. Un tad mēs, protams, redzam ārēji to uzvedību, bļaušana, krišana gar zemi, kāju sišana, runāšana pretīm, vai skolotājs nosaukšana par kaku, vai ne, 1. klasē, kas arī var tā būt. Un tad, ja mēs šo kā pieauguši veseli cilvēki neuztveram personīgi, bet saprotam, ka, bērns visdrīzāk šobrīd viņā ir kaut kāds pārdzīvojums, viņš ir saskāries ar kaut kādu diskomfortu, un tāpēc viņā raisās šīs emocijas, jo tas, ka bērns sauc, piemēram, skolotāju pa kaku, tas jau nenozīmē, ka viņš tiešām domā, ka tā skolotāja tāda ir. Tas ir veids, kā viņš mēģina pateikt, tas, ko tu man liec tagad darīt, ir tik nenormāli grūti, un es tev vienkārši ienīstu, vai ne, tajā brīdī, tāpēc, ka man ar šo diskomfortu ir jāsaskarās, un tad mēs varam reaģēt dažādākos veidos, mēs varam turpināt ar šo bērnu cīnīties par to, ka skolotājs sauc pa kaku nav smuki, un es te vispār esmu skolotāja, vai ne, un kā tu vispār uzdrīksties ar manīm tā runāt, un ja tajā brīdī tas bērns ir tajās milzīgajās emocijās, un tad, kad bērns ir lielās emocijās, tad būtībā šī sadaļa, tas, ko mēs runājam priekšējā pieres daiva, kur atrodas mūsu tas saprāts un vadības centrs, vai ne, kas pieņem lēmums, viņš ir atslēdzies, tur nav. Jo emocijas cilvēkiem norisinās citā smadzeņu daļā, un tā daļa tajā brīdī ir aktīva, viņš nedzird neko, ausis ir cietas, smadzenes ir aizvērušās, līdz ar to tajā brīdī, lasīt lekciju un mēģināt skaidrot to, kad viņš necienīgi runā ar skolotāju, ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un tad, ja tas cilvēks saprot, kad šobrīd bērns ir emocijās, un man jāpalīdz viņam no viņām izkļūt ārā un saprast, kas aiz tām emocijām slēpjas, tad mēs no psiholoģijas teorijas zinām, ka emocija pati par sevi vidēji ilgst aptuveni 5 minūtes. Viss pārējais ir eskalācija. Mēs lejam benzīnu iekšā, un tā emocija saglabājās. Tad, ja, kā saka, skolotājs vai kāds klases biedrs sēž blakus un turpina kapāt, vai ne? Tad, protams, ka tās emocijas aug lielākas, bet, ja mēs palīdzam viņu novirzīt, tad pēc tam, kad tas bērns ir nomierinājies, mēs varam tiešām mēģināt saprast, kas ir noticis, kā varbūt rīkoties nākamajā gadījumā. Un šie mehānismi notiek visiem bērniem līdzīgi. Tas nav tikai par bērniem ar UDHS. Protams, bērniem ar UDHS ir izteiktāk šī impulsivitāte. Līdz ar to es gribētu teikt, ka viņiem tas deglītis uz to aizsvilšanos, ja mēs iedomājamies sveci, vai ne, viņš ir daudz īsāks. Tā kā tajā brīdī, kad viņi piedzīvo šo diskomfortu, viņiem šis saprāts atslēdzās vēl ātrāk, vai pareizāk sakot, viņš nepieslēdzās vispār, tikko kā ar emociju. Bērniem augot, mēs sagaidām, ka viņiem tas deglītis aug līdzi. Bērniem ar UDHS tas deglītis aug lēnāk, līdz ar to viņi aizsvilstās ātrāk, arī kā pieauguši cilvēki. Un tad, ja šim bērnam mēs īsti nemācām paralēli kaut kādas papildus prasmes, neskaidrojam, kāpēc tas ar viņu notiek, tad mēs redzam, ka mums ir arī ļoti daudz pieaugušie, kuri saka, tāds es esmu, un ar tādu tev ir jādzīvo, vai ne? Bet īstenībā emocija apvaldīšana ir prasme, kur mēs varam mācīties visu mūžu garumā. Jā, pieaugušajā dzīvē mēs to saucam par emocionālo inteliģenci, ja nešaubu. Arī bērnībā mēs to tā saucam, un šobrīd, ja mēs skatāmies uz izglītības sistēmu, mēs šo emocionālo inteliģenci bērniem nevienā brīdī nemācam. Un tas, kas šobrīd skan no skolu puses, ir, kad šī ir vecāku atbildība. Vecākiem šis ir jāiemāc. Un tas izklausās ideāli, super. Un es kā psihologs noteikti savam bērnam iemācīšu šīs lietas, tāpēc, ka es viņas ļoti labi pārzinu.
Bet vidējais sabiedrības loceklis, kuram neviens nekad šo emocionālo inteliģenci nekur nav mācījis, kā viņam iemācīt šo pareizi bērnam. Tāpēc mans tāds uzskats, un tas ir arī tas, kā tādās veiksmīgākās valstīs, kur norit iekļaujošā izglītība, kā tas notiek. Emocionālā inteliģence bērniem tiek mācīta izglītības iestādē, lai mēs kā valsts zinām, ka ir pamata lietas, kuras mēs visiem iemācām vienādi. Vai ne? Kaut vai emociju atpazīšana, emociju regulēšana, emociju nosaukšana vārdā, jo ja tas vecāks šo nemāk, viņš šo vienkārši nemāk iemācīt bērnam. Līdz ar to mēs, protams, varam teikt, ka tā ir vecāku atbildība, bet mēs neesam nevienu vecāku īsti izskolojuši šajā jomā. Tur jau tā lieta, jā, un lielākā daļa vecāki tomēr jau skatās uz šo izglītības procesu, balstoties uz savu pieredzi. Jā. Bet lielākajai daļai vecāku tā pieredze bija, būsim godīgi, 20 gadus atpakaļ vidēji, 25. Jā. Tas ir līdzīgi, ka ja es tagad kā skolotājs strādātu ar tādām metodēm, kā ar mani strādāja 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā, es domāju, ka es ilgāk par vienu dienu skolā nestrādātu, ja man ir aizdomas. Jā. Bet lielākā daļa to nastu vai to saucamo pieredzi nes sev līdzi un tad mēģina stāstīt, ka manā laikā bija tā. Tā kā, vienot sakot, labi, ka jūs pavērāt acis uz to, ka tas tā nav jādara, ka viss mainās un tomēr mest bumbu vecāku pusē, ģimenes pusē īsti nav pareizi, jo tomēr trūkstās pieredzes, izglītības zināšanas. Galu galā skolotājiem ir šī profesionālā pilnveide, kas nepārtraukti ir jāapgūst, un skolotāji to mācās, un tas tomēr nav nemaz tik viegli. Vai viņi to mācās? Tas droši vien ir ļoti labs jautājums, jo šobrīd tā profesionālā pilnveide ir ļoti atkarīga no paša pedagoga, vai varbūt skolas, ko piedāvā, vai nekur skola varbūt, jo arī tās lekcijas, ko es vadu, tā ir pedagoga profesionālā pilnveide, un tās skolas, kuras pašas saredz, nezinu, sevi resursu, vēlmi izzināt vairāk, viņas mani aicina, un tad droši vien ir skolas, kuras mēģina vairāk pedagogiem iedot šo emocionālās inteliģences fokusu, jo mēs šeit runājam par vecākiem bērniem, bet jāsaprot, ka arī pedagogi iekrīt šajā kategorijā. Viņiem augstskolā šo neviens īsti nav mācījis, un viņi visdrīzāk paši ir izauguši ģimenēs ar dažādāku pieredzi. Līdz ar to, un ja vēl ir apakšā, kā jūs sakat, tas 20, 30, 40 un vēl 50 gadu pieredze, vai ne, kur mēs sagaidījām no bērniem, un mēs redzam, ka agrāk tas patiešām salīdzinoši labi strādāja, šī disciplīna, kā to sauc, vai ne, tāda armijas disciplīna skolās. Protams, robežas noteikti ir vajadzīgas un noteikumi ir vajadzīgi, bet robežas mēs varam vilkt sirsnīgi un cieņpilni, un tad mēs viņus varam vilkt, tāpēc, ka es tā teicu, vai ne, šīs robežas. Un mēs redzam, ka šiem bērniem šis vairs nestrādā dažādāku iemeslu dēļ. Viens ir arī tāds, ka ir vecāki, kur iet šo emocionālās inteliģences ceļu, un līdz ar to viņiem nav pieņemams, ka skolā šīs lietas neizprot. Tātad tur ir kaut kur jāsatiekās. Tad ir viens variants, vai nu mēs valsts līmenī apmācām pedagogus par šo emocionālo inteliģenci, un tas ideālais variants būtu, ka mēs jau pirms skolā bērns tikko spēr tur kāju, mēs visiem bērniem sākam mācīt, kas ir dusmiņas, vai ne, un kas ir skumjas, un kas ir bēdiņas, un ko mēs ar šīm lietām darām, kā mēs viņus atpazīstam savā ķermenī. Ideāli, ja mēs vēl turpinam par šo runāt arī skolā, jo tā kā es bieži vien esmu skolās, man viena skolotāja tā arī teica, mums sociālajās zinībās bija viena mācību stunda par emocijām. Ko mēs 40 minūtēs varam bērnam iemācīt? Pilnīgi neko. Un līdz ar to man šķiet, ja mēs sagaidām no visiem līdzīgākas spējas tikt galā ar dažādākām emocijām, ir svarīgi, ka mēs kaut kādā brīdī vienojamies un viņiem to starta līniju iedodam visiem vienādi. Jo šobrīd katrs nāk no citādākas ģimenes, ar citādāku pieredzi, ar citādākām zināšanām par to, kas emocionālā inteliģence ir. Tad viņi visi tur skolā satiekās, bet tā bāze katram ir pilnīgi cita. Prasības un gaidas ir līdzīgas, bet kā es saku, mēs šobrīd ir olimpiskās spēles, vai ne? Tā starta līnija, no kuras katrs bērns sāk, ir pilnīgi citur. Viņi nesāk no vienas starta līnijas. Kā, manuprāt, emocionālās inteliģences mācīšana skolā varētu mūs pietuvināt tam, ka tā starta līnija visiem ir nedaudz līdzīgāka. Jau 2 gadu vecumā, jau 3 gadu vecumā. Mums nav jāgaida, kamēr
mēs saskaramies ar 15 gadnieku, kurš nāk un ar dakšiņu dara duru matemātikas skolotāju, vai ne? Tad jau ir bišķiņ nokavēts viss. Jūs pieminējāt, ka jūs diezgan daudz viesojaties skolās. Kāda ir situācija? Ko skolotāji saka, ko saka skolu direktori? Kāda ir tā vidējā temperatūra valstī? Bēdīga ir tā vidējā temperatūra. Bēdīga. Es gribētu teikt, ka tiešām pēdējo 2 gadu laikā tuvu 100 skolās visā Latvijā esmu bijusi gan Balvos, gan Daugavpilī un Reizeknē, gan Tukumā, gan Valmierā, Limbaži. Jā, tiešām ļoti daudz, kur nevar pat uzskaitīt visas tās pilsētas. Un es gribētu teikt, ka tās galvenās grūtības, ko es saklausu, ir vienas un tās pašas. Tas ir mums nav zināšanu, mums nav resursu, lai realizētu to, ko mēs varbūt pat gribētu kā skola realizēt. Jo, būsim godīgi, ministru kabineta noteikumi tika izdoti. Kā saka, likums ir noteikts, iekļaujošā izglītība ir, bet tur arī viss apstājās. Jo, vismaz es neesmu dzirdējis, ka ir notikusi tāda sistemātiska pedagogu izglītošana par to, kas kopumā ir iekļaujošie bērni, kā viņus varbūt atpazīt, izstrādāt kaut kādi algoritmi, kā mēs šo darām, kā mēs šo nosakam, ko skola dara, ja viņi redz, ka bērnam ir problēmas ar emocijām vai problēmas ar uzmanības noturību. Skolām nav šāda vienota kaut kāda vadlīnija. Līdz ar to katra skola ir iztulkojusi šos ministru kabineta noteikumus, kas, būsim godīgi, ir ļoti sausi un būtībā nepasaka neko, tikai to, ka bērni ir jāiekļauj, visiem ir vieta skolā, skan ļoti ideāli, bet kā to realizēt, it sevišķi ar tiem resursiem, kādi ir šobrīd, diezgan nereāli. Jo es gribētu teikt, ka tas vidējais rādītājs ar bērniem, kuriem ir kaut kādas speciālas vajadzības, pat nerunāju par diagnozēm, ir apmēram 1/4 daļa no vidējas klases. Varbūt ministrija iet šo ceļu mācies darot. Varbūt viņi domā, ka vajag tāpat kā mūsdienu izglītības tendence, ka varbūt vajag pašiem visu apgūt pašmācības ceļā. Ne? Tad mēs redzam, kā mums veicās ar šo, vai ne? Jo, jā, kaut kur es gribētu teikt, ka ir jāpieliek tomēr tāda sistemātiskāka tā roka, izņemot ministru kabineta noteikumu. Tas būtu bijis fantastiski, ja kaut vai tādā reģionālos virzienos notiktu. Viens ir, protams, apmācības teorētiskās, bet tiešām praktiskas, dažādākas darbnīcas, sadarbnīcas, kovīzijas, ko es redzu, kad ir skolas. Pagājušajā nedēļā biju arī fantastiskā Tukuma skolā, kur direktors vietniece man stāstīja, cik ļoti viņi stiprina savus pedagogus un ka viņi taisa šādas kovīzijas, sadarbnīcas, kur atbalsta grupas pedagogiem, kur viņi sanāk kopā, kur viņi kopā risina šīs grūtības, mēģina saprast, kā iet šo ceļu. Mēs kaut ko nesaprotam, tad mēs mēģinam saprast, kā šo saprast labāk. Bet ne visās skolās šis notiek, jo tās problēmas un virzieni, kuros domāt un darīt, ir daudz un dažādāk. Un es tiešām neapskaužu šobrīd direktorus un direktoru vietniekus, kas nodarbojās ar šiem jautājumiem, jo viņi arī netiek stiprināti. Es gribētu teikt, kā vadītāji, kā līderi, viņi netiek stiprināti šobrīd no valsts puses, bet tas būtu jādara. Bet tas, ko es visbiežāk no skolām dzirdu, tie tiešām ir šie teikumi. Mēs nemākam, neviens mums nav izstāstījis, un, protams, tad skolas savu resursu robežās aicina dažādākus lektorus, mēģina saprast, bet tai būtu jābūt kaut kādai vienotai pieejamai. Piemēram, bija vienā skolā, kur arī pēc lekcijas direktora piecēlās, un viņi tā saka, atzīsimies, Danai, godīgi, mēs nemākam stādīt individuālos atbalsta plānus. Jā, valstī tas ir noteikts, un mēs to darām, bet mēs to darām ķeksīšu pēc, lai dokumenti būtu kārtībā. Un tad tajā brīdī es stāvu un es saku, bet forši, ka jūs šo apzināties, jūs zinat, kas ir jūsu ahilēja papēdis, un nevajag pie tā apstāties. Tātad šis ir kaut kas tāds, ko mēs nemākam. Mums ir jāizdomā, kā mēs to iemācīsimies. Un, ir žēl, ka no valsts puses nav varbūt šis. Vismaz skolām nav tā sajūta, ka es tūlīt pazvanīšu, tagad man noorganizēs un mums atnāks un izstāstīs. Tām skolām ir tāda sajūta, ka viņi vieni paši ir iemesti tajā dīķī, vai ne? Un,
tā kā jūs sakat, nu, kurš iemācīsies, tas izpeldēs, vai ne, ar darīšanu. Bet ir tādi, kas izpeld, un šis viss, diemžēl, un pat sāpīgākais ir tas, ka šis viss notiek uz bērnu rēķina. Un varbūt, ka tie skolotāji ir iemācīsies kādā brīdī, bet cik bērnus mēs norakstīsim, kamēr viņi iemācīsies. Un ja es skatos no vecāku perspektīvas, jūs arī esmu vecāks, es negribu norakstīt savu bērnu un skatīties, kamēr pedagogs vai pedagogs iemācīsies, kamēr tur augšā mēs eksperimentējam ar reformām, no kurām visi ir noguruši. Vai ne? Visi. Es kaut ko jau ļoti līdzīgu esmu dzirdējis par skolu 2030, kad sākotnējā posmā tika ieviesta, tad arī skolotāji un skolas teica, mēs neko nesaprotam, mums nav nekāda atbalsta. Un man liekas, ka tas atkārtojas. Jūs minējāt norakstīt bērnu. Kā tad tas pēc tam izpaudīsies? Ja netiek reaģēts, piemēram, uz šiem sākotnējiem simptomiem, sākotnēji simptomi. Tātad iezīmes. Kā pēc tam tas izpaudīsies? Profesionālajā karjerā, augstskolā, varbūt ģimenē, dzīvē, cik lielu tādu robu tas atstās? Šis droši vien ir manā galvā vissāpīgākais jautājums, jo, kā jūs minējāt, arī esmu vecāks, un līdz ar to varu iedomāties, kā tas ir noskatīties, ka tavs bērns nespēja realizēt savu potenciālu. Un visam nesen arī bija uz izpēti viens bērns, kas bija no ārpus ģimenes aprūpes, līdz ar to viņam vēl bonusā nāk vai ne visādāk, varbūt tāda ne tā labākā pieredze bērnam un daudz auģu ģimenes un tā. Un tas, kā tā auģu mamma stāstīja, ir par to, ka tas bērns bieži vien saka, ka viņš jūtās skolā kā gudrākais stulbenis klasē. Ka tu jūti, un šeit runāju par bērniem, kuriem ar intelektu viss ir kārtībā, jo bērniem ar UDHS tā diagnoze, jeb simptomātika nekorelē ar intelekta rādītājiem. Tas nozīmē, ka ja bērnam ir UDHS, tas nenozīmē, ka viņš būs mazāk intelektuāli spējīgs dzīvē kaut ko sasniegt. Patiesībā mēs redzam pat otrādu ainu. Mums ir ļoti daudz pasaules līderi un labi spējīgi uzņēmēji, kuriem ir vai UDHS, vai tie paši autiskā spektra traucējumi vai disleksija. Tātad tas nav ierobežojums. Tad, ja mēs to virzam pareizi, tas var būt galvenais dzinējspēks, kāpēc šie cilvēki kļūst par labākajiem savā jomā. Bet tad, ja mēs viņus nesaprotam, viņus neatbalstam, jo neskatoties to, ka vidēja bērna ar UDHS intelekts var būt vidējs vai pat virsvidējā rādītājiem, visbiežāk viņiem būs vajadzīgs kaut kāds atbalsts skolā. Atbalsts un izpratne par tām grūtībām, ar ko viņš saskarās. Un tad, ja mēs viņam šo atbalstu nesniedzam, mēs zinām, ka katram bērnam ir šie savi attīstības logi, kurā viņš var kaut kādas prasmes attīstīt vai neattīstīt. Un katrs mēs cilvēks piedzimstam ar savu potenciālu, spēju potenciālu, kuru mēs dzīves laikā varam attīstīt. Un tad, ja mēs šos logus nokavējam bērna attīstībā, tad mēs saprotam, ka, ja tas potenciāls ir kā lineāls, tad tās iedaļiņas samazinās. Un varbūt bērns, kurš varētu tīri teorētiski būt arī zinātņu doktors, vai ne? Jebkurā jomā, kurā viņš gribētu būt, un viņš paliek ar pamatskolas izglītību, nenoniecinot cilvēkus ar varbūt pamatskolas izglītību, mēs visi zinām, kādi riski nāk klāt cilvēkiem, kuriem ir zemāks izglītības līmenis. Ja mēs paskatāmies statistiski uz cilvēkiem, kas ir apcietinājumā, 99% tur ir ar zemu izglītības līmeni. Un ne jau pats izglītības līmenis ir pie tā vainīgs, bet tāpēc, ka tas uzreiz apgriež daudzas iespējas tavā dzīvē. Un, ja dzīvot gribās, un no pasaules pētījumiem mēs redzam, ka gan vīriešu, gan sieviešu cietumos līdz 40% cilvēku uzrāda pietiekami nozīmīgu UDHS simptomātiku. Tātad, un tie ir bērni, kurus atbalstot, viņi būtu varējuši arī nenonākt cietumā. Vai cilvēki, kas ir hroniski bezdarbnieki, jo viņiem ir zems izglītības līmenis, bet ne zems intelekts, arī līdz 40–50% būs cilvēki ar UDHS vai cilvēki, kas ir hroniski sociālā dienesta klienti.
Tā kā es gribētu teikt, ka mēs šobrīd taupot naudu uz iekļaujošo izglītību un uz atbalstu, mēs varam paskatīties, cik maksā viens cietumnieks valstī mēnesī, vai cik izmaksā viens bezdarbnieks valstī mēnesī. Tad izglītības ministrija šobrīd šo nošķūrē no sava budžeta, bet pēc tam labklājības ministrijai ir jātaisa savs maks vaļā, vai ne? Un šie cilvēki jāsponsorē. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs visi kā sabiedrība esam zaudētāji, ja mēs šos bērnus neatbalstam laicīgi. Te laikam noderētu teiciens, ka skolotāju kļūdas neredzam īstermiņā, bet redzam tās ilgtermiņā. Bet man gribētos labot šo teicienu. Nevis skolotāju kļūdas, bet laikam izglītības sistēmas kļūdas. Tā laikam būtu pareizāk, jo mēs mūsdienās vairāk to saskatām kā vienu tādu ekosistēmu. Vai es pareizi saprotu, ka jūs esat par iekļaujošo izglītību kā ideju, bet jūs esat pret, kā tas notiek un kāda ir realitāte un tam līdzīgi, ja? Vai tomēr arī ir nianses pašā iekļaujošās izglītības idejā no jūsu skatu punkta? Es uz iekļaujošo izglītību kopumā skatos kā uz nākotnes perspektīvu iekļaujošai sabiedrībai. Jo jāsaprot, ka mēs augām skolās, kur vieta nebija visiem. Vieta bija tikai spējīgākajiem bērniem, vai ne? Tie, kas nav, tie palika, un es zinu gadījumus, kur bērni 3-4 gadus ir palikuši vienā klasē, un neviens īsti neliekas zinis, kāpēc viņi tur ir palikuši. Un es ticu, ka šiem bērniem palīdzot, viņi varēja tur arī nepalikt un dzīvē sasniegt kaut kādas lietas. Tā kā, manuprāt, ja mēs šobrīd ieguldamies tajā iekļaujošās izglītības idejā, kā tādā, ka vieta ir nevis tikai neirotipiskiem cilvēkiem ar neirotipisku attīstību, un pārējiem ir jāpieslīpējas. Tā kā tiem, kas nav tajā kastītē, ir vienkārši jācenšas visiem spēkiem tajā kastītē ierāpties, jo tas nevar būt galvenais uzstādījums. Mēs katrs attīstamies savādāk, un mums būtu jābūt demokrātiskā valstī un pasaulē tiesībām darīt tā, kā mūsu smadzenēm ir vieglāk, vai ne tā, kā viņas ir piedzimušas. Tas, kas šobrīd ir noticis, notiek šī atsijāšana. Mums izglītības sistēmā ir vēl joprojām prasības tikai vienādas, tādas, kādas ir, ja mēs runājam par to starta līniju, vai ne, mēs novelkam starta līniju, un mēs sakam, visi sāk no šejienes, un visiem prasības ir vienādas. Un tiem cilvēkiem, bērniem, kuriem smadzenes attīstās tā kā sagaidāms, neirotipiskā veidā, viņi ir uz šīs starta līnijas. Un pārējiem bērniem ir 50-100 metri, citam puskilometru attālumā tā viņa starta līnija. Un mēs sakām, ka šobrīd iekļaujošā izglītība nozīmē, ka tu vari no savas starta līnijas startēt parastajās skolās. Un tas nav godīgi. Mums ir jāsaprot, kā mēs to starta līniju viņam varam pietuvināt, lai viņam būtu tiešām reālas iespējas attīstīt šo savu potenciālu. Un tas nav tas, kā šobrīd notiek mūsu izglītības sistēmā. Mums vēl joprojām viss ir priekš lielākās daļas bērnu. Bet tā kā tur tai maiņai, tai perspektīvas maiņai, tai izpratnei ir jāmainās saknē par to, kas iekļaujoša izglītība kopumā ir. Jo pēc tam mēs pabeidzam skolu, un mēs visi tur aiz durvīm satiekamies. Jā. Mēs satiekamies darbā, cilvēki ar UDHS un cilvēki ar autisko spektru un ar disleksiju un disgrāfiju. Un mums kaut kā ir tā kā kopā jāmiedarbojās. Un mana tā cerība ir, ka tad, kad mēs beidzot realizēsim to iekļaujošo izglītību, tad šiem cilvēkiem pēc tam, pabeidzot skolu, satikties būs daudz vieglāk. Un viņi vairs nedalīs labajos un sliktajos, un ļoti iespējams, ka mums vairs nebūs jāsaka cilvēki ar UDHS un cilvēki ar autisko spektru. Mēs viņus vienkārši sauksim par cilvēkiem. Jā, man liekas, arī tie termini, jo es bieži vien esmu dzirdējis tur normālie bērni un tad iekļaujošie, bet īsti nav skaidri, kā. Tāpēc es saku citādi normālie, jo priekš manīm viņi arī ir normāli, bet mums ir bišķiņi jāsaprot, kad viņiem tā starta līnija ir citur. Mēs nevaram no viņiem visu laiku prasīt to pašu, un tad tos saukt par iekļaujošu izglītību. Kad mēs jums dodam iespēju būt klasē ar normālajiem, un jums ir jāturpina skriet sprints visu laiku, kamēr citi skrien maratonu. Vai ne? Tas tā arī izskatās, jā. Starp citu arī to, ko jūs pieminējāt pēc tam par tām pazīmēm,
es atceros savus skolas gadus, un tas bija tā 90. gadu beigas, 2000. gadu sākums pamatskola. Tad arī, protams, bija bērni, kuriem skaidrs tagad tā atskatoties. Es domāju, ka bija noteikti problēmas, kas palika, kā jūs teicāt, vairākus gadus vienā un tajā pašā klasē, un bija ārkārtīgi diezgan liels problēmas gan uzvedībā, gan visur citur. Nu, tagad ir jāsacina, ka, diemžēl, ir apstiprinājies tas, ko jūs teicāt. Ja lielākā, gandrīz vai visi tie bērni tagadējie sabiedrības locekļi ir kurš cietumā, kurš ir jau ļoti nopietni pārkāpis likumu, alkoholismu problēmas, ja, un tā tālāk. Ja, to var ļoti viegli savilkt. Ja. Tā kā es domāju, ka tie mūsu klausītāji, kas ir mācījušies senāk, tā varbūt teiksim, ja, tad varat padomāt, paskatīties, kas tad īsti ir noticis ar tiem jūsu bet tajā klases pašā biedriem. laikā es piemēri, arī saku šo piemēru, kas padomājiet par tiem bērniem, kuri varbūt knapi pabeidz pamatskolu, varbūt knapi vidusskolu, bet kuriem šobrīd ir, kā saka, gan Porsche, gan Lamborghini un villa Mešparkā, un viņi 5 reizes gadā brauc uz Bali. Un šiem cilvēkiem visdrīzāk ir vai UDHS vai autiskais spektrs, tāpēc, kad viņi izkļuva cauri kaut kādam izglītības murgam, un ja viņiem bija tas ārējais iekšējais resurs, viņi to savu potenciāli attīstīja, bieži vien par spīti, bet tas nav lielākais vairums. Lielākais vairums salūza. Jā. Tas ir tas, ko arī Raimonds Pauls vienā no savām intervijām teica, ka tie, kas bija vislielākie, kā viņš teica, huligāni, ja, tie dzīvē visvairāk kaut ko sasniedza, un tie, kas bija teicamnieki, tiem... Jā. Tie strādā pie huligāniem. Tiem gāja bišķiņ sliktāk. Tie tagad strādā pie tiem huligāniem. Jā, bet es kā cilvēks, kas strādā ar datiem, es tomēr aicinātu paskatīties tomēr statistiski, ja, ka tomēr skaidrs, ka tie, kas ir teicamnieki un ka viņi tomēr tīri statistiski ir neteiksim, ļoti grūti ir teikt veiksmīgāki. Tas spēlē kopējo lomu, protams. Bet tā teikt arī, tas jau sen ir diezgan liels mīts, jā, bet tīri tā tehniski un atceroties to, kas ir bijis skolās, tīri var novērtēt, jā, ka tas izpauž sabiedrība, kā jūs arī teicāt. Tas vienkārši ir tāds piemērs. Labi, tālmācība. Tagad sabiedrībā plaši tiek runāts par tālmācības, daudz saka aizliegumu, jā, laikam pēc likuma pareizi teikt ierobežošanu. Ja. Kā jūs skatāties uz šo ideju ierobežot tālmācību no 1. līdz 6. klasei? Un vispār jūsu kā psihologa domas par tālmācību kā formu? Es gribētu teikt, ka manā skatījumā tas no visiem aspektiem ir cilvēktiesību pārkāpums. Daļa tā iemesla vien, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Ja es skatos nevis kā psihologs, bet skatos kā vecāks, tad es esmu nolēmusi kaut kādā brīdī laist bērnu pasaulē, piedāvājot viņam vislabākās iespējas, ko vien es kā vecāks spēju saredzēt. Un esmu piedalījusies pāris izglītības komisijas sēdēs, kur par tālmācību runāja. Protams, attālināt un mikrofonu man neviens neļauj slēgt iekšā, bet tās lietas, ko viņi tur runāja, man brīžiem gribējās vienkārši bļaut. Kad vienam no vadošajiem cilvēkiem tika tiešām uzdots jautājums par to, vai viņam šķiet, ka tas ir normāli, ka mēs ierobežojam vecāku tiesības izvēlēties bērnu labākās intereses, un viņš saka, jā, es uzskatu, ka to viņiem vajag liekt darīt. Un tas ir mans bērns. Protams, es saprotu, ka ir dažādāk gadījumi. Būs gadījumi, ka mēs redzam, kur ir tie sociālā dienesta gadījumi, vai ne? Un tad tos mēs varam apskatīties. Un tur var būt, kad vecāki, piemēram, izvēlās tālmācību, tāpēc, kad viņi negrib, lai citi redz viņu bērnu zilumus, piemēram, vai ne? Vai dažādāku iemeslu dēļ. Ok, tad tur mēs pievēršam vērību, bet man ir psihologa maģistra grāds, un kurš man noteiks, kurš labāk par manīm var saprast mana bērna labākās intereses. Man šobrīd ir bērndārznieks, es vēl par skolu tik daudz nedomāju, bet ja es redzēšu, ka manam bērnam iet grūti un viņš nesaņem atbalstu klātienes skolā, kāpēc man būtu jāiet kaut kādas komisijas un kaut kādām tantēm un onkuļiem jāpierāda, ka es kā vecāks zinu labāk, kas pie tam vēl pašvaldības, kā tika minēts. Bet es pasniedzu reģionālu ekonomiku. Es neskaidrs, kāpēc pašvaldībām šādu funkciju nekad neesmu
īpaši Ne, man ir ievērojis, ļoti interesanti, kas tādā komisijā varētu būt, ņemot vērā, ka tajās pašās pedagoģiskās medicīniskajās komisijās mēs redzam, ka rindas ir milzīgas. Speciālistu, kas tur strādātu, nav pietiekami daudz, un tagad mēs veidosim jaunu komisiju, un kā ierēdnis, vidējs ierēdnis, viņam būs kaut kāda izglītība par bērnu emocionālo vajadzību izpratni, akadēmisko vajadzību izpratni, psihiatriju, par ko viņam tieši būs. Nu, es neredzu, ka tur varētu būt kāds psihologs, jo mums viņu trūkst jau saknē un skolā nav, kur nu vēl atrast kādu, kas sēž komisijā. Līdz ar to, tad šeit tieši tāpat kā šobrīd notiek skolās, arī tajās komisijās viss būs ļoti subjektīvi. Viss būs no kāda tā pieredze un zināšanas attiecīgajai personai vai personām ir. Tad no pašvaldības domāju, ka šis ļoti, ļoti atšķirsies. Un tas nav, un es vispār nesaprotu, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Mēs varam izskatīt atsevišķus gadījumus, kad mums liekas, ka šo vajadzētu aizliegt, bet visus gadījumus pamatā nolikt kā aizliedzamus un tad individuāli izskatīt pie šiem resursiem, kādi šobrīd ir valstī. Tas ir, tā ir vienkārši naudas šķērdēšana. Par to naudu mēs varam skolām nodrošināt vēl vienu speciālo pedagogu un vēl vienu psihologu un nopirkt sensorās lietas un labiekārtot klases. Tā ir nauda, kuru mēs atkal plānojam šķērdēt birokrātijā. Un vecākiem katru gadu tagad būs jāskrien, jālasa kaut kādi dokumenti un jāpierāda, ka viņi kā vecāki ir gana spējīgi lemt par savu bērna nākotni. Tāpēc man brīžiem tiešām, raudāt gribās, kad man ir vispār jāapsver, ka šāds absurds šobrīd valstī notiek. Jo, manuprāt, tas ir absurds. Atņemt vecākam tiesības, un tad mēs skatāmies uz tiem demogrāfiskajiem kritumiem. Man ir jautājums mūsu gudrajai valdībai, kā viņi šādā veidā domā pozitīvi ietekmēt demogrāfiju. Ja man ir bērns ar speciālām vajadzībām viens, un man šobrīd ir tik ļoti jācīnās par viņa attīstību, kā jums šķiet, cik liela ir varbūtība, ka es izvēlēšos dzemdēt vēl 2., 3. un 4. bērnu, ja man jau par vienu ir jāskrien uz komisijām un visu laiku jācīnās. Jo, it sevišķi runājot par bērniem ar UDHS, bet arī ar bērniem ar autisko spektru, mēs redzam, ka tur ir ļoti milzīga ģenētiska komponente. Tas nozīmē, ka ja vienam bērnam ģimenē ir UDHS, ļoti liela iespējamība, ka vienam no vecākiem ir UDHS nediagnosticēts, un ļoti liela iespējamība, ka katram nākamajam bērnam arī varētu būt UDHS vai autiskais spektrs. Līdz ar to, ja tas vecāks jau šobrīd saskarās ar šo neizpratni, kāpēc? Jo mēs redzam, ka vidēji Eiropas Savienībā tā tendence demogrāfiskā ir pozitīva. Latvijā viņa ir jau ļoti ilgstoši negatīva. Un tā vietā, lai mēs padomātu, kā viņu patiešām pataisīt pozitīvi, nevis pieliekot pie pabalstiem, jo es gribētu teikt, ka vecākam šis nav galvenais vadmotīvs. Galvenais ir veselības sistēma, izglītības sistēma, nākotnes iespējas bērnam. Tad šobrīd mūsu valstī es gribētu teikt, ka es arī nedomāju par otru bērnu, skatoties to, kā mums valstī viss šis notiek. Ja viss būtu super, un ja zinātu, ka mūsu, manas kā vecāka tiesības netiek minimizētas, ļoti iespējams. Ir cilvēki, kas uz šito visu noskatās un pat pirmo bērnu. Jā, vai neārprāt šam murgam iet cauri. Labi, bet jūs pieminējāt, ka jūs skaidrs, ka jūs esat eksperts savā jomā un jūs labāk saprotat, kas jūs bērnam ir labāk. Bet ko darīt, piemēram, ja vecākiem nav šīs izglītības? Mēs jau par to iepriekš arī runājām šodien. Ja? Kā tad īsti varbūt saprast, vai bērnam būtu labāk tālmācībā vai tomēr labāk klasiskā skola, tā to sauksim? Es gribētu teikt, ka to primāro, droši vien, kā mēs sākam iet pirmajā klasē, varbūt var arī atstāt. Vai ne? Izņemot varbūt tiešām atsevišķus gadījumus, kur mēs redzam, bērniem ar UDHS, es gribētu teikt, ka es neredzu primāri, kāpēc uzreiz varbūt vajadzētu sākt ar tālmācību. Bet, piemēram, gadījumos, kad bērnam ir gan izteikti autiskā spektra traucējumi vai ne, tādas lielas bailes no ikdienas rutīnas izmaiņām, no cilvēkiem, no trokšņiem, no vēl viskaut kā. Un tad, ja pašvaldībā, piemēram, nav skola, kura patiešām izprot bērna ar autiskā spektra vajadzības, jo man bija pavisam salīdzinoši nesen viena tāda meitene 3. klasē, kur vecāki atved pie maniem veikt izpēti ar aizdomām par UDHS.
15 minūšu laikā, kamēr viņa bija manā kabinetā, es sapratu, ka šeit runa iet par autisko spektru. 3. klase, viņai bija 10 gadi. Un no skolas galvenās ziņas ir tur lien zem galda, nesadarbojās, iet ārā no klases, stundu sēž, šūpojās stundu laikā, bet viņa ir visu laiku trauksmē, milzīgā trauksmē. Līdz ar to tā lielā skola, kurā viņa nevis saņem atbalstu un varbūt iedrošinājumu, viņa vēl visu laiku tiek drīpelēta, vai ne, par to, ka šitā nedrīkst un šitā nedrīkst, un viņai iekšā galvā viss saka, es nejūtos droši, man ir slikti, tad ir vai nu tās mazās skolas, kuras mums šobrīd tiek vai ne, vērtas ar vērienu viena aiz otras ciet lauku reģionos, tad tālmācība, manuprāt, ir ļoti laba alternatīva šajos gadījumos, vismaz kā tāda saliņa, kur nobāzēties, vai ne, kad es redzu, hei, es nevaru katru dienu savu bērnu aiz kājām vilkt uz skolu, ja es redzu, cik milzīgā diskomfortā viņš tur ir, jo būsim godīgi tajā brīdī, kamēr bērns nejūtas droši, viņš nevar mācīties. Viņa smadzenes trauksmē nespēja apgūt vielu. Līdz ar to dažiem tālmācība būs vienīgais veids, dažiem tālmācība būs bāzīte, vai nekur aiziet, lai bērns nepaliek vispār bez izglītības. Tātad es viņu ielieku tālmācībā, kamēr es saprotu, kamēr es meklēju varbūt citu pareizo skolu, bet tā vietā, lai vecākam būtu šī opcija, tagad viņam nāksies vēl iet kaut kādas komisijas un pierādīt, ka viņš šo bāzīti drīkst izvēlēties. Tas ir, tā kā es ticu, ka ir jābūt daudz un dažādām izglītības formām, no kurām vecāks var izvēlēties vienu atbilstošāku. Un iekļaujošā izglītība par to arī ir atbilstošākais. Un ja šīs skolas, kas ir pašvaldībā, šobrīd nevar nodrošināt šīs bērna labākās intereses dažādāku iemeslu dēļ, zināšanu dēļ, resursu dēļ, 30 bērnu klasē, mums te visi bērni ir tādi un šitādi, tad tam vecākam ir šī opcija, vai ne? Viņam ir šī izvēle, un mēs nevaram viņam to liekt. Tas nav pēc cilvēktiesību principiem. Labi, sapratām, ka šeit ārkārtīgi daudz darba ir. Ārkārtīgi daudz darba visiem, un sākotnēji visticamāk sistemātiska pieeja ir nepieciešama. Tāpēc mēs arī no UDHS biedrības rakstot šo vēstuli tālmācībā beigās, kā to lūgumu esam norādījuši, ņemot vērā, kad prezidents atmeta atpakaļ. Izskatīt galveno uzsverot šos termiņus. Mēs nepiekrītam tam, ka termiņi ir galvenā problēma, bet tur beigās mēs esam norādījuši, un tie ir vismaz 5 gadi, ko mums vajadzētu atlikt, lai mēs iedotu termiņu izglītības ministrijai, tad sakārtot šo klātienes, ja pašvaldības skolu sistēmu, lai šiem bērniem tur būtu droši. Bet šobrīd nav izstrādāts nekas, ir tikai ierobežojums, bet kā šis viss notiks, tas viss šobrīd karājās gaisā. Un mēs nevaram šobrīd, pāris mēnešu laikā izveidot komisijas, apmācīt cilvēkus. Tālmācību skolas arī ir, pēc būtības tā ir uzņēmēja darbība, vai ne arī viņiem mēs skaidri parādām, mums nevajag uzņēmējus Latvijā. Vai privātas skolas, viss, kas šobrīd notiek, varat ciet neparedzama nākotne, vienkārši kā tas ir iespējams. Uzņēmēja darbības 5 gadi, manuprāt, tas ir tāds minimālais laiks, kurā visi var paspēt adaptēties, gan tās pašas tālmācības var saprast, kā reorganizēties, varbūt apvienoties, nezinu, kā šo darīt, bet tas nevar notikt šajā septembrī. Tas ir skaidrs, jā. Labi, viena ļoti praktiska lieta. Šis ir pēdējais jautājums. Iedomājieties, rītā jūs kļūstat par izglītības zinātnes ministru. Viena praktiska lieta, pirmais, kas uzreiz būtu jāmaina esošajā sistēmā. Ar ko sākt? Ar izglītības ministru. Ar izglītības ministru. Es gribētu teikt, ka pašai izglītības ministrijai būtu jāizglītojās. Jo, manuprāt, un tas, ko mēs dzirdam šobrīd sabiedrībā, tie cilvēki, kas pārstāv izglītības ministriju, vairāki no viņiem runājot skaļi, gribam teikt, tā blamējās ārā, vai ne? Kaut vai tie stāsti par to, kad
bulings toaletē ir normāla bērna attīstība, un to saka izglītības ministrijas pārstāvis. Tā kā es viņu vietā jau būtu demisionējusi tajā brīdī, kad es šo impulsīvo domu vai nekur priekšējā pieres dēva nepieslēdzās un neaptur to domu, kas tev mutē ir, kad es viņu izspļauju. Tā kā es gribētu teikt, ka tur sākumā būtu jāsaprot, kādas kopumā ir kompetences šiem cilvēkiem, kas šajos krēslos sēž, jo viņiem ir jābūt tādiem, kas pārzina šo lietu tā, ka no 1 līdz 100, vai ne? Ka tu viņam uzdod jautājumu un tev ir atbildi. Šobrīd mums ir ļoti sausi dati, ļoti daudz atrunāšanās, kad viss ir izmēģināts, lai gan izmēģināts nav nekas par to pašu tālmācību. Arguments viens ir socializēšanās, otrs ir zemās sekmes. Es neesmu redzējusi datus, ar kādiem ir parādīts, ar kādām sekmēm šie bērni tālmācībā ir ienākuši. Vai ne? Mēs redzam, kā viņi nokārto eksāmenus, bet to, ka varbūt no tām skolām viņi ir izkrituši ar vēl zemākām sekmēm, to neviens kaut kā Jūs atkārtojāt manu ideju, ko es vēstīju Rīgas pilī, kad tika uzaicināts attiecīgi runāt par šiem grozījumiem. Es pilnīgi to pašu pateicu. Es gribētu teikt, ka tur vajadzētu tādu interviju ar tiem cilvēkiem, lai saprastu, vai viņi šobrīd vispār ir kompetenti veikt šīs izmaiņas valstī, ko viņi vispār saprot ar vārdu iekļaujoša izglītība un kā viņi redz tos nākotnes iegumus. Jo, kā jau es minēju, mēs nevaram skatīties tikai vienas ministrijas ietvaros. Protams, jo tad, ja izglītības ministrija neizdara šobrīd savu darbu, tad pēc tam tas ir milzīgs sloks labklājības ministrijai, kura budžeta nav, un veselības ministrijai, jo tie ir arī cilvēki ar atkarībām, kur mēs tērējam naudu. Šobrīd gribētu teikt, ka par sekām un par tukšo. Bet ieguldot šo naudu preventīvi izglītībā jau pirmsskolā un secīgi arī tālāk, mēs visdrīzāk varētu noņemt kopējo slogu no budžeta tālāk. Bet, diemžēl, mums ministrijas nemāk šādi skatīties. Viņas nedaraudzējas viena ar otru. Viņas sēž katrs savā ēkā, savos kabinetos, atnākt kopā un izdomāt, kā mēs to kopējo naudiņu varētu iedot preventīvi. Jo Latvijā mēs praktiski neko nedaram preventīvi. Man liekas, ka šis ir ļoti labs nobeigums, un tā galvenā atziņa, ko es sadzirdēju, ka vajag vairāk ieklausīties speciālistos, vairāk vajag ieklausīties izglītotos cilvēkos, kas savā jomā saprot lietas, un vairāk vajag darboties pēc šīs jaunās mūsdienīgās metodas, kas balstās uz datos balstīto lēmumu pieņemšanu. Jā. Nevis intuitīvi, nevis emocionāli, nevis es tā domāju, bet tomēr balstīties datos. Paldies liels! Pie mums Izglītības domnīcā bija Dana Skara, klīniskais psihologs, un paldies jums par to, ko jūs darat, un es domāju, ka pēc šī raidieraksta ļoti daudzi vecāki gribētu, lai viņu bērni strādāt ar jums tā, laikam to varētu pateikt, ja tas ir nepieciešams, ja man liekas, ka jūs patiešām degat ar savu darbu un esat uzdevuma augstumos. Tā kā paldies liels, lai veicas, un mēs vēl turpināsim runāt noteikti par šīm tēmām. Paldies, gaidiet nākošo Izglītības domnīcas raidierakstu, un lai jums veicās, lai mūsu izglītība plaukst un zeļ, nevis iet uz citu virzienu, kā tas bieži vien mums notiek. Paldies liels! Paldies!